101. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Nu ko, labvakar. Lielais rūciens ir klāt. Jūs esat gatavi lielajiem rūcienām? Jā. Es tikai dzirdu jūs, es sev nedzirdu viss kārtībā. Kā tas ir? Labi, mums šodien viesos mums šodien būs Roberts Elbakjans, viņš gan vēl nav. Krišānis Caune. Viņš gan vēl nav. Viņš gan jau ir. Un Dainārs Dambergs. Nē, tā nebūs jauna ekipāža, tā nebūs jauna komanda, bet tā būs ļoti interesanta informācija, par ko mēs parunāsim. Un Dainārs Dambergs, starp citu, nav viens šodien ieradies. Un izskatās, ka tikko viņi pateica to, ka viņi ap divi kopā tomēr esot braukuši. Jā, Dainārs Dambergs ar... tas ir kas jauns. Ok. Par iepriekšējās nedēļas notikumiem. Kā gan savādā? Protams, ka būs. Teiksim tā, nevis jaunumiem no Vess Motors, bet par savā ziņā, jā. Jā, tie nav jaunumi, bet tie būtu mūsu personīgie piedzīvojumi. Skaidrs, ka ir jaunumi. Viss, kas ir no jauna piedzīvots, ir jaunums. Tā kā, jā, mēs pastāstīsim, kā mums, jeb mums ir gājis. Līdz pat vakardienā, es pat teiktu. Viss, kas, saprot, zin kā, nedēļa sāks ar rūts. Patiesībā nedēļa sāks trešdienā. To neviens vēl nezin, bet mēs jums tagad pasakām. Tā kā, attiecīgi, ja mēs vakar ar Fāteru esam kaut ko piedzīvojuši, tas nozīmē, ka tas bija pagājuša nedēļa. Nedēļa ir sākusies. Okay. Protams, arī par to, kas tad šajā nedēļas nogalē ir sagaidāms motorizētajā sporta pasaulē, bet starp citu, senioram jāsaka, tas nobeigums būs diezgan iespaidīgs, jo, mīļie, ļoti daudz, kas ir paredzēts šajā nedēļas nogalē. Gan pašiem būs iespēja izvingrināt rokas, gan arī pavērot, kā citi to dara diezgan profesionāli. Tā kā sekojiet līdzi, noteikti izstāstīsim. Bet junior, tev bija tas gods būt Alūksnē. Tad rallijā Alūksne 2013. Jā, tu pareizi pateici. Gods, tāpēc, ka manis tur nebija. Pareizi pateici, žēl, ka tevis tur nebija, diezgan daudz to palaid garām. Nav tas gadījums, ka tur pateikt, taču neuztraucies, neko troku nepalaid garām. Tiešām palaid garām. Man otro gadu pēc kārtas jāsaka milzīgs paldies Gatim Cimdiņam un visai organizātoru komandai. Alūksnes rallijas, protams, bez šaubām bija izdevies un viss bija vienkārši uz ūsuņu. Gan laika apstākļos, gan trase, gan sportistu sastāvs. Bija viens fantastisks ziemas rallijas. Tie, kuri nebija uz Alūksni, tāpatās kā es, jūs palaiduši garām tieši to pašu klēs. Bet ja mēs uzbrīdinājām? Ja mēs īsumā pievēršamies tam, kāda notikuma tur risinājās, es tev godīgi vispār. Patiesībā, senior, diezgan dramatiska nedēļas nogala. Man jāsaka, kā ir, jo, es pirmo reizi pa ilgiem laikiem piedzīvoju to, ka, jūs droši arī esat sekojuši līdzi un ziniet to, ka rallijā automobīļi tiek iedalīti tādās tā kā ieskaits klasēs. Vieniem vēl tikai priekšējā riteni, citiem aizmugurē, citiem visi 4 un vēl ar turbo kompresoru pie motora pieķibināti. Tad attiecīgi ātrākajā klasē, šajā te turbo pilnpiedzīves klasē, kur bija tādas zvaigznes kā Vasilijs Grēziens un Jānis Feldmans, Mārtiņš Svilis, vesels lērums ar krievu ekipāžām, Sīms Plangī, Rokas Kvaracievis, tāda kārtīga elite. Tad, sākums bija ļoti daudzsološs, un tā vien izskatījās, ka Mārtiņš Svilis, trīnieks ir stabils, bet savukārt Jānis Feldmans ķer rokā Vasiliju Grēzienu no reiz 2000 automobīli, ja? Viņš šoreiz brauc ļoti labi. Ļoti labi brauc Vasilijs, un Vasilijs uzdeva tempu, bet Jānis Feldmans turēja būru un turēja līdzi, un bija posms, man liekas, trešais ātrumposms, kur starp viņiem bija 0,05 sekundes. Tu saproti, Fāder, kā tur gāja vaļā? Aizceļoties notikumiem pa priekšu, pateikšu, Alūksnē ir kupenas. Un man šķiet, viņas ir jebkurā ziemas rallijā, un šajā gadījumā Jānim Feldmanam izšķiroši bija tieši šis moments, un arī Mārtiņam Svilim bija izšķiroši tieši šis moments. Attiecīgi, diemžēl šie abi sportisti no droša trīnieka kļuva par drošu 20-nieku. Abi diemžēl pieļāva kļūdas. Vasilijs Grēziens netraucēts aizbrauc līdz finišam pirmajā vietā. Treniņš, kā viņš pats atzīst, bija perfekts. Viņš pats teica to, ka nākamgad viņš uz Alūksnes starta būs uz strīpas turlē vai kas. Savukārt, prieks bija liels, prieks bija Sīmam Plangī, kuram īsti nevedās ar šīm te jaunā tipa riepām, kuras ir tā kā esot diezgan platāks, kāds izmanto līdzīgi kā VRC. Viņš speciāli teica toreiz, ka viņš izmēģinās Eiropas rallija čempionātu. Bet viņam finišu uz podiumu ļoti priecīgs par šo jau otro gadu pēc kārtas. Tieši tā, bet tāda pati galvenā intriga. Un šoreiz bija tā atšķirība, starp citu, tieši tāpat kā pagājušajā gadā Alūksnes rallijā, kad ļoti daudz cilvēku pievērs uzmanību tieši vienu tiltu klases piedziņas automašīnām, jeb ekipāžām un uzmini, kāpēc 1000 eiro balva
visātrākajai vientilpiedziņas klases automašīnai. Un, Džek, tur esat gājuši tā, Kā nepajaukam. teica Atis Bruņinieks, mūsu alūksnē par favorītiem neviens neuzskatīja līdz brīdim, kad viņi ieraudzīja pirmo pāris ātrumposmu rezultātus. Nu, tu tas, kā bija, Žigulis, domzīme, Opels, jā, bet nekas, bet arī to jāmāk tik galā. Jebkurā gadījumā Ātim Bruņiniekam bija tik tiešām ļoti spraiga cīņa, tikpat spraiga cīņa bija arī Olkarts Autosporta akadēmijas pārstāvim Ralfam Sirmacim, kurš, starp citu, jau 12. gadā pamanījās šo pirmo vietu, tā teikt, neizcīnīt, nevis izlaist no rokām un netikt pie šī 1000 eiro balvas. Un tā vien likās šogad Jānis Bērtis ir pārkāpis uz pilnpiedziņas automašīnu, jo viņš tos 1000 eiro paņēma pagājušajā gadā. Nu, tad Ralfam jau likās, būtu jābūt šogad. Nu, kas tev deva? Jā, bet tu tāds bija 5 sekundes uz visu ralli. Jā, tu saproti. Kaut gan, ja mēs paskatāmies uz pagājušā gada rezultātu, tad mazākā 2 sekundes bija starp viņu un Bērti. Tātad izdarām secinājums. Pagāja, bet Ralfam vēl ir kur augt. Galu galā. Jebkurā gadījumā Ātis Bruņinieks un Edgars Grīns izdarīja vienkārši fantastisku darbu. Viņa sniegums bija vienkārši lieliski. Mašīna lūza. Viņa uz goda vārdu vienkārši aizbrauc līdz finišam. Tur nebija ne sajūga, ne ātrumkārbs. Tur viss mašīna bija salūzus vienkārši lupatās. Bet viņa aizbrauc līdz finišam kā pirmie džeki. Un arī tie 1000 eiro bija godam nopelnīti. Es ceru, ka tagad viss ir uz nākamo ralliju pilnībā pārlasīts par tiem 1000 eiro. Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs viens, ka rallijas alūksne ir izdevies gan skatītājiem, gan braucējiem, un tie, kas nebija šogad, ieskaitot mani, nākošais gad tur ir jābūt. Un tur būs sastāvs. Un starp citu, ja mēs vēl pieminam mazliet Olkarts Autosporta akadēmiju, tad mums tik ļoti labi zināmais Kārlis Nebars beidzot ir iekāpis automobīlī, ja? Kurš viņam piestāv, man šķiet, vēl labāk nekā zaļš. Nu, viņš saprotās, man liekas, daudz labāk nekā. Es domāju, ka uzvar 4. klasē tur nav komentāru. Kārlim Nebaram sveiciens, protams, un apsveicam ar uzvaru tādā teikt pirmajā šīs sezonas sacīkstē un atpakaļ pie Subaru stūres. Galvenais ir prieks, viņš atgriezies rallijā, un tur arī cerams būs. Nu jā, un īsumā par pārējām lietām, senior, ir diezgan liela drāma bijusi ne tikai mūsu platumgrādos. Drāma tādēļ, ka vienkārši... Pagaid, mēs tagad runājam par ko? Par VRC Monte Carlo pirmo atklājušo posmu. Tu runā par Sebastianu Loibu. Tātad skaidrs, intrigas nav, un Loibs aizbrauc visiem pa priekšu un uzvar sacīks. Tā, pie šitā beidzam un ejam tālāk. Tāpēc kā vienkārši ejam tālāk. Loibs iznāks, cik viņš jau 3 rallijos šogad startēšot, jā? Jā. Nu, tad tos rallijas... Es domāju, ka viņš ar tiem 3 rallijām varētu arī trīniekā iebraukt. Nu, tieši tā. Labi, bet runa ir par ko? Runa ir par to, kā, diemžēl, pirmkārt jāsāk laikam ar to, ka Volkswagen, jaunā Volkswagen komanda, jauno Volkswagen Polo VRC ir 2. vietā. Ožē ieguva uzreiz 1. rallī nenormāli smagā rallī. Tur bija lietus, sniegs. Jā. Man liekas, ka dubļi pat dabī tur bija ledus. Tikai neskapēc, ka Volkswagen Motorsport, rallī komandas, pasaules rallī komandas šefam tās jūtas droši vien ir diezgan dalītas. Jo smiegli pie malas, podijums ir forša lieta, bet jā, arī Matija Latvala pierādīja to, ko mēs jau zinām no pagājušās sezonas. Arī Volkswagen Polo var iznīcināt. Jā, viņam izdevās. Viņam izdevās tas ļoti tādā bīstamā vietā patiesībā, un cepur nost, viņš piegāja tā lietai diezgan racionāli, tā kā redzēsim, kā viņam izdevās. Bet mēs redzam, galvenais to, ka nākošos rallijos es tā pieņemu, ka Loibs nebūs, tad intriga ir, beidzot būs tiešām ļoti nopietnas sacensības, un beidzot būs šī intriga. Jā, Monte Carlo parādīja zobus, kā saka, vai ne? Jā, par Dakaru godīgi, Jā, es pateikšu godīgi, Peterlenselam vēl viens ķeksītis. Jā, tas arī laikam un otrs, kas ir, nenāc viegli. Kā var vispār Dakarā kaut kas būt viegls? Tur visi tie, kas ir nobraukuši vienkārši līdz galam, jau ir pelnījuši, medaļu. Bet, kas ir pats labākais šogad, visas pirmās 3 vietas smago automašīnu klasē ir Kamaz. Kamaz, tas ir vienkārši unikāls, manuprāt, sasniegums. Man liekas, ka tāds nebija. Bija tur kaut kāds vienu gadu, ka bija divas vietas kaut kādas, bet kad visas 3 vietas, tas ir unikāls. Bet tu pieminēji Kamaz, ir kā prierasts, ka Krievi tā kā uzvar smagajo automašīnu klasē, ja? Bet Krievu sportists Novickijs ar Mini. Jā, bet Mini pa tiem iebrauc trīniekā vieglos automašīnās. Bet Mini pa smiltīm. Tu taču ļoti labi zini, ka tur no Mini ir palicis tikai nosaukums un izskats, ja? Tieši tā. Viss kārtībā. Jā, jebkurā gadījumā Dakaras rallijas ir kārties, Dakaras rallijas beidzies, un patreiz mēs vispār par Toyotu. Es domāju par to, ka... Paskatījos uz mūsu Toyotu un atcerējos. Jā, jo tu biji alūksnē ar Toyotu jauno Auris. Jā, tas bija tas, ar ļoti īpašu mašīnu es devos uz alūksnes. Kā tev gāja alūksnē ar viņu? Es nezinu, no kur gala sākt. Es esmu tik ļoti satraukts, un pirmā lieta, ko es pajautāju VS Motors Toyota, vai es viņu varu paturēt? Jautājums loģisks. Jā, jautājums ļoti loģisks, un vienam dēļ. Es pateikšu, kāpēc. Īsumā par visu mēs varbūt parunāsim varbūt arī kādu citu reizi, bet skaidrs ir viens. Toyota šajā jaunajā modelī ir izmainījusi, pareizāk sakot, novērsusi visu to, kas man līdz šim šajā mašīnā varbūt nav paticis.
Kurā gadījumā tā ir pilnīgi cita mašīna. Tas nav Auris kaut kāds jauns modelīts, bet tā ir pilnīgi jauna mašīna. Kā jau es tev teicu, tas ir nevis tikai jaunais Auris, bet tas ir jauns Auris, un to es jums, mīļie, varu pilnīgi noteikti apsolīt. Savienojumā ar šo 1.4 turbo dīzeļu motoru, savienojumā ar borta datoru, kurš, mani iepriecināja ļoti patīkami, ļoti patīkami iepriecināja visas šīs te opcijas. Savienojumā ar tik pirmām kārtām ērtiem beņķiem un otrām kārtām ar šo zemo sportisko pozīciju, kāda viņam ir, cik saprotu, 4 centimetri kaut kur figurē, viņš esot zemāks nekā pierasts. Un vēl tik daudz īstenībā papildus features tā mašīnā izskats. Tu paskaties uz viņu no malas. Es tev teikšu atklāti, iesēžoties šajā mašīnā, pirmkārt paskatoties uz viņu, otrkārt iesēžoties, man ir tāds sajūta, ka es iesēdies tādā tomēr, sportiskā automobilī, Tieši tā. Man tu stāvošs cilvēks pateica tādu vienu interesantu frāzi, atļaušos citēt, ka tā mašīna tādas mīlīgas, tādas apaļīgas būciņas ir kļuvusi par tādu, diezgan, es teikšu, godīgu diezgan sportisku automobīlu, un arī visi šie te pamatparametri, tātad vadāmība, stabilitāte uz ceļa, tas viss ir uzlabots, ritošā daļa ir sakārtot. Jaunais Auris ir vienkārši viena lieliska mašīna, bet ir viens trūkums. Vienīgs trūkums, ko es atradu šajā automobilī. Un tagad tikai nesmies, senior. Navigācija. Labi, visi tagad man pajautāt, pēc kam tev junior navigācija Latvijā? Ir, tic man, Alūksnē, ir nostūri, ja prezaka Alūksnes novadā, kur reizēm, lai no turienes tiktu ārā, tik tiešām ir vajadzīga navigācija. Un es tev uzdāvināšu. Un problēmas, es tev uzdāvināšu. Nē, tur viņi var iebūvēt, tur viss ir kārtībā. Bet tikai viens, bet kāda vēlna pēc navigācijas, mērvienība tiek ņemta jūdze. Ja spīdiometrs ir kilometros, skolā gāja. Klausies, starp citu, arī degvielas patēriņš tiek rēķināts litri uz kilometriem. Tad kāpēc navigācija man saka, ka pēc 2,5 jūdzēm jums jānogriežas pa labi? Tu beidz piesieties. Tagad es atklāt vienu lietu. Es ar viņu dabūju izbraukt. Pie tam, paldies Biķernieku kompleksai sporta bāzē un no Laksdiņām, kur mums deva šo iespēju tiešām kārtīgi notestēt šo automobīli Biķernieku kārtīgi trasē, kartodromā, par ļoti foršu segumu, godīgi sagot, un es varu teikt tiešām par šo vadāmību visu to labāko. Pie tam vēl, es tās sistēmas, tu man pareizāk sakot, tās sistēmas tur atslēdzējām. Mēs varam pamēģināt pārbaudīt sportiskā režīmā, nemēģiniet to atkārtot mājas apstākļos. Tieši tā. Katrā gadījumā ar viņu var braukt tiešām sportiskā režīmā, ar viņu var braukt tiešām drošā režīmā. Un starp citu, mēs tādu mazu intrigu atstājām tagad, jo mūsu šodienas viesi, kas arī ar viņiem pabrauc. Kā viņiem gāja, starp citu, mēs to bišķīt vēlāk. Mēs viņiem sarūpējām bišķiņu sacensību. Ja jums tas kaut mazliet interesē, brauciet uz VS Motors, iekāpiet jaunajā Auris, izbrauciet, jūs sapratīsiet pilnīgi, par ko mēs tikko runājam. Un galvenais, ka tas nemaksā neko. Aizbraucam, izbraucam un saprotam, ka tas ir forši. Tieši tā. Tagad uzdancojam un pēc tam rūcam! VS Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Rūcam. Kamēr mēs te vispār Latvijā tādu, es domāju, lielu nepacietīgi gaidām Eiropas rallija čempionātu posmu, tad rallija Liepāja Ventspils, kāds bariņš mierā nevar nosēdēt un dodas pasaulē. Ja negluži tādu laimi meklēt, tad piedzīvojums jau pilnīgi noteikti. Un divi no šiem te piedzīvojumu meklētājiem pie mums ir šodien ciemos studijā. Sagaidiet! Roberts Elbakjans un Krišāns Caunē. Čau! Vētēn aplausu studijā. Jā, es godīgi sakot, domāju, ka vārdi autosportā ir zināmi, fani pazīst šos vārdus. Ja? Nē, tā nav jauna ekipāža, es varu pilnīgi nomierināt. Viss ir kārtībā, lai arī katrs viņiem brauc atsevišķā kompānijā, bet mērķis viņiem ir viens un ne vairāk, ne mazāk kā Monte Carlo rallijs. Nē, mērķis ir uzvara. Tas ir skaidrs, jā, bet pirmais ir atbraukt uz Monte Carlo rallijām. Tad mēs sāksim šodien ar Robertu. Kas tas ir par ralliju? Un domāju, ka ne visi mūsu klausītāji zina, jo tikko Monte Carlo rallijas it kā bija. Uz kuriem jūs braucat? Viens bija, tagad nākamais. Jau. Kur jūs braucat? Tikko kā bija VRC posms, pasaules čempionāta posms, un tagad ir vēsturiskā rallija posms, kas ir tieši pa tiem pašiem ceļiem, nedaudz tālāk tikai jāsāk startēt, un lielāks attālums no dažādām vietām var startēt no Barcelonas un no Reims, un teiksim, tas viss tiek darīts, lai popularizētu vēsturiskās mašīnas. Drīkst piedalīties ar visām tām mašīnām, kuras startēja kādreiz vēsturiski Monte Carlo. Tas viss vienās mašīnas, vai nu priekšējā piedziņa vai aizmugurējā piedziņa. Un
Tad nedrīkst izmantot 4x4 mašīnas un turbo, tā kā tas ir VRC posmā. Tātad faktiski mēs tur nekādas Mitsubishi evolūcijas un Subaru impreses neredzēsim, tas ir vairāk kā skaidrs, jo tas ir vēsturisko automobīļu rallijs. Robert, ar kādām automašīnām tu jau pats esi startējis tur un ar kādu braukšu šogad? Tad no Latvijas brauc 13 mašīnas. 13 ekipāžas. Tā nekas mazās valsts. Cik Latvijā bija iedzīvotāji? Nē, labi, viss pat ir arī malā. Tad brauc viens Žiguls, Lada 1500, tas ir 2503 Žiguls, tad brauc 4 Jaguāri, 4 Volgas, 3 Moskviči un 1 Triumfs TR4. Statistika. Tā neko sev. Tā viss tagad vienkārši tie, kas brauc stūrē kaut kur mājās, kaut ko cepa gaļu, viss ir piededzis un neviens, kurus nekustās vienkārši. Ok, es izstāstu pārējais mašīnas tur vadā, bet Robert, Moskvičs tiešām var izturēt šādu ralliju? Nu, ja viņš salīdzinās. Ja viņu ir taisījis Roberts Eldokjāts. Nē, es domāju, ka ļoti daudz, jebkurš cilvēks, kas skaidrā prātā to mašīnu salīdzis kopā, jebkuru mašīnu var aizbraukt. Ja? Protams, tad, kad viņi likt ar zavodīm Ļeņas kaut kam samolē, ja, tad bija višķiņ savādāk. Un tādu Moskviču pat, man liekas, nevarēja ritīgi uz vagonu uzbraukt, ne viņš līdz Latvijai atbraukt. Bet tad tur jebkurš cilvēks, kas tajā laikā sociālismā to mašīnu saņēma, viņš viņu kādu pāris mēnešus skrūvēja un tad sāka viņu braukt. Klau, Krišjāns Cauni savukārt startē šajā automašīnā, šajā vēsturisko automobīļu rallijā Monte Carlo ar vēl man šķiet ekskluzīvāku auto. Pastāst, ar ko tu brauksi, kas būs tavs pilots vai stūrmans vai kā jūs tur to visu dalīsiet? Jā, nu mēs brauksim ar 70. gadā ražotu Jaguar Taipei. Principā, jā, tas ir Jaguars. Īsts Jaguars. Īsts, gandrīz īsts Jaguars, jā. Aha, man te dzīvnieki tuvu, bet ja pavisam nopietni, tad mēs vienkārši nospriedām, ka mēs ar Robertu nevaram braukt vienā klasē, jo paskatieties uz mums, jā, tad sapratīsiet. Vispār vienos vārtos. Jā, un tāpēc mēs braucam atsevišķās klasēs, atsevišķās grupās, bet sacensībā vienā, un starp citu šī nebūs pirmā sacensība, kurā mēs ar Robertu esam piedalījušies, jo mēs esam startējuši no vienas komandas rallijā Parīz-Dakar. Nu, protams. Klau, bet senior, tu ieklausies. Latvija ir tāda mega liela valsts, vienalga. Tu ieklausies vispār tajā, ko Krišjāns, viņš brauks ar Jaguar. Nē, es saprotu, ok, ar Moskviču uz Monte Carlo aizbraukt. Es pats savā laikā esmu nobraucis 10 000 pa Āfriku ar Žiguli. Un man ir skaidrs aptuveni, kā varētu nozīmēt ar Monte Carlo rallijā piedalīties Moskviču, bet Jaguars. Šodien mums brauc visādi Mitsubishi, Subaru, Fordi, Citroeni, kas tik mums nebrauc šajā rallijā. Tur mēs, ka kādreiz brauc ar Jaguāriem rallijā. Oskar, neliela piebilda vēl, starp citu, Jaguāriem ir 4,2 litru motors, tā kā nav no mazajiem. Klausies tā, Krišjān, pastāst man lūdzu godīgi. Tu ar to mašīnu jau esi izbraucis, un tev vispār ir kaut kāda saprašana, kā tas būs ar šādu vāģi braukt rallijā. Jā, protams, ļoti interesanti. Man gan ir tā, ka es pamatā sēdēšu blakus un navigēšu to visu pasākumu, bet ņemot vērā tālās distances, iespējams, ka kādā brīdī mēs arī pamainīsimies, jo nepavēlti pirmais posms mums ir 990 km. Tas pirmais tikai. Jā, tas ir tikai pirmais posms. Tas tikai pirmais sākums tikai. Kā tu nonāci, jā, es tieši gribēju prasīt, kā tu nonāci līdz šādam te lēmumam? Mēs zinām, ka tu esi avantūrists un cilvēks ar autosportu uz tu, bet kā tu nonāci līdz Monte Carlo rallijām, kā tas viss auga? Jā, patiesībā sanāca tāda diezgan amizanta situācija, ka es pēc Dakāras laikam pateicu, ka šis ir man stūrmaņa karjerā tā kā augstākais posms, un es domāju, ka es vairāk pa stūrmanu laikam nebraukšu, bet tad mēs ar tēvu pilnīgi nejauši sarunājāmies, jo man bija tā kā nākuši vairāk piedāvājumi startēt sacensībās kā reiz pa stūrmanu, tātad blakus. Uz ko es pateicu, tēvam faktiski divas opcijas. Teicu, ja izpildīsies viena no šīm te opcijām, tad es varētu braukt. Izpildījās. Kā mēs redzam, bija jābrauc, jā. Malacis. Kā vispār, nav ar tādu mašīnu Jaguar, tu nav tā, ka tu visu laiku brauc un domā, ka tikai nesasīs, ka kaut kas nenotiek. Nav žēl tāda leģendāra autiņa. Tas tomēr ir rallijs. Ja tad godīgi pasaka, kas tad no tā Jaguar tur ir palicis pāri? Emblēma ir. Emblēma un motors, jā. Buņģi taču ir. Emblēma un motors. Ir diezgan daudz, jā. Iekāp pat smarža ir jūtama.
Pat Jaguars man. Jā. Tad ir žēl vai nav žēl? Tās ir sacensības, Uldi. Tu pats esi braucis sacensībās, tu ļoti labi zini, ja, ka tu iekāp tajā automašīnā, ja, tad principā tad tev ir tikai viena doma prātā. Ja. Es vienu lietu toču zinu, šitas viss, protams, sports ir forši, ja, bet ja tu aizbrauc ar Jaguar rallijā Monte Carlo līdz finišam, man līdz dūdiņas tavējās. Tur nav varianti. Robert, jautājums tev. Parunājam par pieredzi, ka jaunie tagad visu laiku brauc ar tādām krutām mašīnām, tur vispār nav ko piebilst. Klausies, Robert. Nav pirmais gads, kopš tu tur skartē, varbūt pastāst mums par to pašu Monte Carlo ralliju, vēsturisko automobīļu ralliju principu. Vai tā ir tāda biezīšu izklaide, piedod, ka es tā saku, vai tas tiešām ir nopietnas pasākums, sacensības, un tur tiešām vīri cīnās par tām uzvarām? Pirmkārt, jau viņam vairāk jābrauc ir 5 dienas no rīta līdz vakaram, jā, tas kopā tur 5000 gadījums, 4000 kilometri, jā. Izklaide. Kruīz kontrolē nevar ar došiem. Kruīz kontrolē nav, visu laiku kalni, jā, autobāns ir tikai izbraucot no Barcelonas, tur kaut kādi pirmie 80 kilometri, pēc tam tie brauc kalnos, tāpēc arī, kad pirmā diena tā ir diezgan smaga, lai apmēram saprastu. Otrkārt, kad dabīgi, kad tas ir, tev jāsaprot, kā tu to mašīnu saglabās, lai tu gribētu nofinišēt. Var jau visu laiku, teiksim, močīt, tā, kad viņi kaut kas izjūk, jā, bet, tagad tu saproti, ka kaut kas tur jāremontē jau vakarā ir un visu nakti vēl jātais, tad arī laika ierobežojums tev ir. Tā kā es domāju, ka tas tomēr ir tāds rallijs, tā kā viņš bija vēsturiski. Šobrīd viss ir palicis tādā, tā kā klasiskais rallijs, tas tāds vairāk tā kā rallijs sprints ir. Tu nobrauc 110 km, pēc tam izdali ieguldīt līdzekļus uz 1 kilometru un saprati, ka gan izvēl pasaules posmā brauc. Vai ne? Ok, labi. Cita piebilde neliela, ja jūs domājat, ka tas ir tāds bagāto izklaidi, ja, cilvēkiem, kas, tā varbūt no autosporta ir diezgan tālu, tad neliels detaļi, ja. Šajā te autorallijā startēs arī Daniels Elena, kas ir Sebastiana Loeba 9-kārtajā pasaules čempiona. Un zini, kas man patīk? Daniels Elena pirms brīža Daniels Elena mums te skaļi kaut ko runāja par to, ka viņam beidzot būs šot laiks pavadīt ar saviem bērniem. Kā tāds? Bērni tur pat kaut kur būs. Roberti, teiksim tā, ar Moskviču, es tā domāju, lai arī kā teica Krišāns, ka tur tās klaktā skaņa pēc starta ir, kad aizskrīt tas širmītis ciet, visu ok, bet vienalga ar Moskviču. Ar Moskviču tur vilkt, visu rubulu. Tu tā pasmērēties gar klintī, tur, kā mēs padomu laikā, tur izdauzīja rāmurīt un brauc tālāk. Tev vispār ir sanācis tā, ka tu tur tā bišķi arī kaut kur tā, kā tev pateikt, gar to aizmaltā pasmērējies. Viņam ļoti liels pluss, viņš ir 10 cm šaurāks nekā Žiguls. Kad tu nāc ar klintī virsū, tas, teiksim, tieciņai garām, tad, protams, tas ir beigais pluss, jā. Pa ielu, protams, brauc, tas ir mīnus, jā. Bet dabīgi, kad no sasist ir, teiksim, Moskvičs ir daudz ne tik dārgi, jā, kad ir, bet tev arī... Tā bijis? Nē, nav. Es tā pirmajā gadā prātīgi brauc līdz finišam, otrā tā mašīna nebija mana, un tāpēc tā mierīgi. Robert, bet RE autoklubs, principā es atļaušos domāt, ka tas ir Roberta Elbekāna autoklubs. Mums tik ļoti patiesībā labi zināmais, vairāk tā, kas specializējas tieši šajos te rallija reidos un tam līdzīgi. Bet, ja es tagad klausoties visā tajā, ko tu stāst, patiesībā diezgan liels paralēlis slēdz tieši ar šiem te rallija reidiem, jo tur ir taktiska domāšana, tur ir jāparedz ļoti daudz situācijas, tur ir jābrauc uz izturību, nevis, teiksim, uz ātrumu lielākoties. Vai tas ir tas iemesls, kāpēc jums viņš ir tik simpātisks, tas motorrallijas, un tik labi jums iet patiesībā viņā? Tad, kad pirmo reizi man izstāstīja, kad, apmēram kādi tie noteikumi un cik ilgi jābrauc, tas viņi vairāk tomēr pieliktu, ka, teiksim, tas tā disciplīna apmēram tuvāk rallija reidam, tikai pa asfaltu. Teiksim, nevis pa tūkstnes un pa tādiem, kur nav. Tā kā, protams, kad tas bija ļoti lielā mērā arī izaicinājums tiem sportistiem, jā, mums arī brauc komandā tie, kas ir rallija reidā. Mūsu komandas braucēji. Tāpēc viņiem ļoti patīk, ka tas tāds iesildīšanās posms, gada sākums, teiksim, Dakar ir beigusies, uzreiz šaut uz turieni, un tad pēc nedēļas uzreiz ir Krievijas čempionāta posms jau pa lēdi, jā, tāpēc piešaut roku, tur ir sevišķi Moskvičs ļoti labi. Krišāns jau pieminēja to savu, teiksim, Dakāras pieredzi, jā. Bet, kas tu, teiksim tā, ja tu salīdzini, kas tev patīk vairāk, tas Dakārs, tās smilts, teiksim, jā, vai tie viltīgie serpentīni? Teiksim tā, Monte Carlo vai Dakar? Tu salīdzini, kas tev patīk labāk? Jā, redz, Monte Carlo es esmu bijis tik, cik aizbrauc tādā atpūtas ceļojumā, jā.
Bet to es varēšu visticamāk pateikt pēc sacensībām, bet katrās sacensībās ir sava specifika, un it kā šis ir autosports, šķiet, princips ir viens, tu iekāp mašīnā, brauc ātri, vai precīzi, bet patiesībā specifika ļoti, ļoti krasi atšķirās. Katrā ir savi plusi, katrā ir savu mīnus, katrā sacensībā ir savas lietas, kas patīk, un katrā ir tādas lietas, ko jūt, kad vajadzētu vēl uzlabot. Es mazliet pievērsties mērķiem un tam līdzīgām lietām. Man tiešām gribas dzirdēt, cik nopietni cilvēki pieiet šai lietai. Konkrēti šajā gadījumā jautājums Robertam. Kāds mērķis ir šogad uzstādīts tavai komandai vai jūs, teiksim, tavas komandas braucējiem? Un cik es saprotu, fināls, tad aizbraucot līdz finālam, finišam ir tā lielā iespēja nokļūt tajā Royal, tajā kazino, es saprotu, jā? Tie visi, kas piedalās, tur nokļūst. Es skrobs neaizbraucu uz mājām, jā? bet, protams, kad pirmais jau viss, kas brauc, teiksim, tas sasniegums, tad, kad tu esi nofinišējis. Dabīgi, kad katrs grib nofinišēt, tur pirmais tikt uz tās skatuves, bet, kad tu redzi, teiksim, tur onkulīši kādā vecumā kāpus tās skatuves, viņi tur ir braukuši visu mūžu, jā, tur startējuši. Citi, man liekas, tur pēc tām uzlīmēm var saprast, vismaz 10 reizi braukuši pēc kārtas, jā, arī tām medaļām, kas viņiem tur karājās, tās zelta nozīmītas. Tāpēc, otrkārt, atgriežoties pie iepriekš teiktā, ka te ļoti liels plus gan Dakarā, gan arī, kas ir kopējs, kad ir budžets, tas ir budžets, un to var, teiksim, tu var Žiguli uztaisīt mājās, un Moskviču var viņi, teiksim, tik labi nenokrāsot, neuzlikt tik labi samarzāt, var nobraukt to mašīnu. Tā kā jums tas bija sākotnēji, teiksim, tie Moskviči bija tādi. Nē, viņi uzreiz bija uztaisīti, bet varbūt es nedomāju, ka tur būs tik daudz pārtaisīts tās mašīnas vēsturiskās. Bet, teiksim, ka tur rokas bremzi noslēpt grīdā, teiksim, Mercedesam zem teipiķi, ko tu ieraugi. Tā kā hidroliskā, jā? Tur tāds onkulīts, 65 gadu izvāk. Rokturīt no žaketes kabatas un pa kluso iebāž grīdā un sāk tur mētāt to mašīnu pa kalniem. Dabīgi, ka ir viela pārdomām, kas ir jāuzlabo tajā mašīnai, jā. Bet, protams, ka tā ir budžeta mašīna, pieejama, salīdzinoši lēta, ja, un jebkurš var tur samaksāt to dalības naudu, ja tu to dalības naudu tā reāli izdala, teiksim, tur 4300 eiro dalības maksa uz 2 cilvēkiem, un tagad tu izdala to uz visām tām viesnīcām, uz katru pilotu. Tas viss vēl ir iekļauts tajā. Jā, un tad dzīvo tur, teiksim, tajās viesnīcās, tad sanāk, ka tu esi pa lētu aizbraucis slēpot. Īstenībā. Dzirdējāt. Jā. Tur ir ko padomāt. Kriš, kā tu domā, tev varētu būt tas āķis lūpā, varbūt, ka, teiksim tā, tu tagad aizbrauc, tu stūrmanis, varbūt nākoši, ka tu jau mēģinās jau pats pie tās stūras tikt, jau kā tur ir. Es baidos, ka nesanāk tāpatās kā Dakarā kādreiz, ka runājām ar Vladimiru Čagiņu stūrmani no Kamaz komandas, un viņš man prasīja, puisis, cik tev gadi ir? Man tajā laikā bija 18 gadi, jā, es principā biju jaunākais sportists, un es pasaku, ka man ir 18 gadi attiecīgi, un viņš man saka, tu atgriezīsies, redzēsi. Un tas man visu laiku neliek mieru, jā. Tā kā, kā jau mēs raidījuma sākumā teicām, jā, tad būs arī tāda maza intriga saistībā ar mūsu šodienas viesiem, tad Robertu Elbakjānu un Krišānu Cauni un jauno Toyota Auris, par kur mēs jums tā, emocionāli izstāstījām, jā. Mēs pamanījāmies uztaisīt tādas mazas sacensības ar mūsu šodienas viesiem. Jā, tieši tā, jā. Sākumā doma bija gudīgi savu mazliet citādi, jo jaunajā paudzē tas ir Krišānim ar junioru bija jābrauc ar šo jauno Toyota Auris. Mums ar Robertu bija jābrauc kā senioram veco labo Žiguli. Bet, Sanāca, Žiguls vienkārši gribēja vēl ziemas guļā bišķiņ pagulēt. Vēlreiz paldies Biķenē kompleksijas sporta bāzei par šo te iespēju un personīgi normodām lakstiņām, un mums izdevās šīs te sacensības. Jā, es redzēju, ka tur abiem diviem bija tāds azartiņš, ne pa jokam tomēr, jā. Kādi ir rezultāti? Kādi bija rezultāti? Seniori, es godīgi pateikšu, ir tā situācija tāda, ka rezultāti savā ziņā ir loģiski, bet savā ziņā arī pārsteidz. Nav tā, ka īsti bija skaidrs pirms tam, kas tad būs favorītos, un es pastāstīšu tiem, kas varbūt vēl neuztvēra. Tātad uzdevums bija pavisam vienkārši. Bija 2 iesildīšanās āpļi katram no mūsu viesiem pa kārtodromu, bija ķerniekos, tātad pa slideniem apstākļiem, ziemas trase, ledus, sniegs trase, ļoti labi, viss tā kā vajag, un arī Auris paklausīgs un tam līdzīgi. Bet šīs te pēdējais 3. āplis bija jāveic
ar laiku. Tad, respektīvi, mēs uzstādījām, vienkārši nospiedām chronometra pogu, un tad finišā redzējām, kurš tad bija ātrākais. Un ar to ir tā, interesanti. Tu vari vienreiz pateikt, te ir bišķiņ tā atšķirība. Mēs sākotnēji domājām, ka mums būs ar Krišjānu dot iespēju braukt tā kā bez šīm te pretslīdes sistēmām un visām pretbuksēšanas sistēmām, un tā finālā nebija. Jūs maz nemākiet braukt, jā, paklausies rezultātu. Saproti, mēs tā kā sapratām, ka īsti nebūs aršana, tomēr mazliet nožuļojāmies. Savukārt Roberts, cik es saprotu, brauc ar visām šīm sistēmām. Jā, tieši tā. Un mēģināja pierādīt to, ka Auris ar visām pretbuksēšanām, visām pretslīdēm tomēr ir ātrāks un ar Robertu pie stūres. Nu tad, dāmas un kungi, man rokās šobrīd ir rezultāti, un tagad pastāstīšu, kāds ir Krišjāņa, Caunas un Junioru kopīgi uzstādītais laiks ar jauno Toyota Auris. Kāds atromā bija ģerniekos? 2 minūtes precīzi un 20 sekundes desters. Ar startu no vietas. Tagad ir bungas, rīb, aplausi, un tagad savukārt Roberta Elbakjana laiks ar jauno Toyota Auris un senioru blakām kā kopilotu. 2 minūtes precīzi un 60 sekundes 10 daļas Krišjāni Caune. Robert, es teikšu godīgi, tas nav, mēs tu vispār zauziemies. Zini, kas ir pats labākais, seniori? Mēs vēl mazliet nobruņājāmies pret zaudējumu, jo mēs domājam, ka pieredze šai gadījumā paņems, un mums ir vēl viena jaunuma. Atšķirībā no jums, mēs ar tehnoloģijām arī esam uz tu, ne tikai ar ātrumu. Un mums šovakar ir randiņš. Ne jau mums abiem diviem savā starpā. Nē, mums ir Krišjāni, čau. Tad redz, ar ko viņi tur nodarbojas, braucot. Tieši tā. Mēs to liet ņemām nopietni, bet mēs redzam to, ka... Ko vēl mēs varētu tur sadarīt tajā mašīnā, ja mēs vēl kāds pārsāpes nobrauktu. Jebkurā gadījumā, ja nopietni mēs redzam to, ka tiešām Auris ar šīm ieslēgtajām visām drošības sistēmām reāli brauc pietiekami ātri. Jūs varat uzties viņu pietiekami droši. Tikpat ātri, cik pieredzējis tad, ko mēs gribējām pierādīt. Jā, tieši tā. Auris ar šādām sistēmām brauc tikpat ātri, cik pieredzējis rallija pilots, izslēdzot visu šīs sistēmas. Domāju, komentāri pieredzējis rallija pilots brauc arī ar ieslēgtām sistēmām. Okay. Labi, ko, Džeki, paldies un priekāt par sacensībām. Tas bija tiešām diezgan jautri. Latvijā, kā saka Latvijā? Lai grāviem vāki ir, ņemot vairāk Monte Carlo, lai aizām tilti. Tieši tā. Aizām tilti. Gaidām no jums ziņas, gaidām bez šobām labas ziņas, lai jums veicās, bet vienā brauciet prātīgi. Robert, tu esi sabādājies. Viņš rūc. Tu rūc manā garā. Okay, lai veicās. Paldies. Lai veicās. Čau. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Radio 101. Ves Motors, Toyota un Otstas.lv piedāvā 101. Rūts. Ko ciemē klausītājiem skatītāji? Jaunā rallija sezona ir sākusies. Pirmais rallijas Alūksne 2013, kā jūs dzirdējat, ir jau aizvadīts. Rezultāti visi ir zinām, visi kārtībā. Un arī jaunā O-Karts Autosporta akadēmijas sezona ir sākusies. Un arī pirmie rezultāti ir. Bet tūlīt jau ir klāt, godīgi sakot, nākošais rallijas, un pie tām Eiropas čempionātu 2. posms rallijas Liepāja Ventspils. Kura ietvaros, starp citu, notiek 2 Latvijas čempionātu reizē, katrā dienā pa vienām. Man vispār liekas, ka tas ir nozīmīgākais rallijas, godīgi sakot, man liekas, šajā sezonā Latvijā noteikti. Pilnīgi noteikti, domāju, ka diezgan lielākā laiks čērs grozījumā viņš ir nozīmīgākais Latvijā. Bet kāda ir O-Karts Autosporta akadēmijas mērķi šogad? Jautāsim, kam gan citam mēs jautāsim, ja ne O-Karts Autosporta akadēmijas vadītājām un izveidotājām Daināram Dambergam. Labvakar, Dainār! Jā, labvakar visiem! Ja tu prasi par mērķiem, tad es uzreiz teikšu, tie ir paši augstākie. Sāksim mēs gan uzreiz ar kaut ko mazliet citu, es domāju, ar to pašu galveno, manuprāt, pat, jo dažādas pat variācijas, pat baumas daži bija tā tālāk ir dzirdēts, kas šogad startē O-Karts Autosporta komandā. Tad šogad mūsu O-Karts Autosporta akadēmijas rallija komandā startē 3 ekipāžas, tāpat kā pagājušo gadu. Nosaukšu tad pilotu uzvārdus. Tad mums ir Ralfs Sirmacis,
mums ir Emīls Blūms un mums ir Kristaps Feldmanis. Varbūt tā drusku par katru bišķiņu. Jā, protams. Tad Kristaps, es atvainojos, Ralfs, tas ir jau, manuprāt, pazīstams tiem, kas apmeklē rallijas. Tāpēc, kā jūs jau iepriekš minējāt, Ralfs ir arī pagājušā gada Latvijas čempions šajā klasē. Un tā ir paša iemesla pēc, tad mēs esam kopā ar Ralfu palikuši arī šajā gadā. Ar to cerību un ticību, ka Ralfs var ne tikai iegūt pirmās vietas, bet arī ļoti ātri pabraukt, vēl ātrāk pabraukt un apsteigt. Tā kā tu pieminēji jau Eiropu, tad visus labākos arī Eiropā, bet to, protams, redzēsim. Es domāju, ka jā. Varētu būt tā. Ja runājam par otru ekipāžu, tad Emīls Blūms. Tad Emīls Blūms ir tas, kas pagājušā gadā, 2012. gadā, mūsu atlases kārtā izrādījās pats labākais pēc žūrijas vērtējuma. Un tad viņš ir iegūst tiesības šogad startēt mūsu komandā kā otrais pilots arī. Nu, un trešais mums ir tāds, es pat nezinu, kā pateikt, jaunpiedzimušais pastarītis, ja bez zvaigzne vai vēl kaut kas, uz to, par ko daudz pēdējā laikā arī runā apkārt cilvēki un sportisti. Tad Kristaps Feldmanis, tad pats jaunākais braucējs, kuram šī mirklī vēl ir tikai 17 gadi. Vispār, godīgi sakot, jāsaka, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu mums ir tiešām jauna komanda, jo vecākais ir Emīls ar 20 gadiem, Ralfam ir 18 un Feldmanim ir 17 gadi. Bet tāds jau ir mērķis. Tātad mēs pildam savu pašu tiešāko pienākumu, mēģinam skatīties tiem jaunajiem un bīdīt viņus uz priekšu. Daināru šī gada pirmajā atklājošajā sezonas rallijā Alūksnē no Okarts Autosporta akadēmijas startēja gan Ralfs Irmanis, gan Kristaps Feldmanis. Savukārt Blūmu mēs uz startu neredzējām. Kāpēc varbūt viņš neizmantoja šo iespēju, vai tas varbūt paliek katra paša ziņā patrenēties, teiksim, pirms tik lieliem mačiem? Nu, šī gadījumā pat cik gads tomēr ļoti ātri iesākās, kā vienmēr visiem un autosportā īpaši. Uznāca, ja? Jā, tā pēkšņi uznāca, tad tā, kā tu pareizi teici, jāsaka, ka principā bišķiņi ir atstāts savās iespējās tas sākums, bet otrs es gribu teikt to, ka Blūms tajā laikā negulēja, bet trenējās. Bet viņam bija īpaša programma kopā ar savu, teiksim, es tā teikšu, kuratoru, ja tā drīkst izteikties. Mums ir tagad tāda treneru kuratori mūsu komandās, ir katram savi, ja? Un tad kopā ar Jānu Vorobjovu viņi aizvadīja treniņus, un savukārt otras divas ekipāžas aizvadīja sacensības kaujas apstākļus. Bet kā treniņus? Savukārt Blūma fāters, cik es saprotu, izkustināja, kā teikt, vecos galvus, kupenes, un pie tam vēl ar Emīlu mašīnu, cik es saprotu. Jā, un tas lielākais prieks bija, ka pārtraukumā, kad viņš ēd to kāpos zupu, tad pie viņa piegāja un teica, klausies, man lielākais prieks, ka tomēr tie jaunie te brauc garām. Es, protams, atvainojos par tādu, ja viņš man dzird, bet katrā gadījumā tas priekš manis arī bija patīkami, kad jaunie ir spējīgi arī uzrādīt. Blūmam senioram sveiciens, vai cepur nost visu cieņu stāvējām trasas malā un vienkārši priecājāmies par to. Vispār man samatā internetu vietnē bija tā, ka daži nesaprot, ka tur brauc, ka tur nebrauc Emīls, bet brauc, domāju, ka brauc Emīls, pareizāk sakot, tur bija tā, ok. Šis treniņš, laikam, godīgi sakot, bija ļoti noderīgs pirms, kā jūs teicat, pirms lielā rallija šogad, paša lielākā rallija pat var teikt, Liepāja Ventspils un reiz arī šī Eiropas rallija čempionāta posmu. Kādus, teiksim, mērķus vai teiksim, cerības liek uz šo ralliju Okarts Autosporta akadēmiju? Pirmkārt, es gribu pateikties tiem trakajiem, kam pieder pasauli, šī gadījumā Strokšam Raimondam, kas atļāvis vispār kaut ko tādu izveidot, jo tagad mums pavērās iespēja paši mājās sacensties, es teikšu tā, es ceru, ka ar Eiropas labākiem braucējiem, varbūt, ja ne pasaules, tad Eiropas tiešām. Un tas ir savās mājās, tad piedalīties Eiropas čempionātā, un plus vēl paralēli mums ir iespēja braukt divus Latvijas čempionātus paralēlā ieskaitē. Un es domāju, ka tas būtu bijis grēks arī Okarts Autosporta komandai neizmantot šādu iespēju. Mēs piedalāmies gan Eiropas čempionātā, piedalāmies arī Latvijas čempionātā abos posmos. Ja runājam par mērķiem, tad mērķi šoreiz varbūt atšķirībā arī no pagājušā gada ir drusciņi savādāk. Tad, kā jau es minēju, tad Ralfam tiešām mērķis ir parādīt sev no labās puses tieši ar Eiropas labākiem braucējiem. Es nerunāju šoreiz varbūt piedestāls, ne piedestāls, bet katrā gadījumā būt ļoti ātram salīdzinājumā ar citiem šīs klases braucējiem. Tāds ir pamatmērķis. Ja runājam par Emīlu, tad te ir varbūt bišķiņ vēl tāda jautājuma zīme, jo nav izdevies īsti viņu ar šādu tehniku patestēt kopā ar pārējiem, tāpēc varbūt, ka viņa uzdevumi tiks veidot, ja veikt tajā mirklī, kad varbūt ies sacensības vaļā, jau sacensību gaitā, redzot, kāda ir tā viņa situācija, kur viņš atrodas. Un, ja runājam par Kristapu, tad par Kristapu viennozīmīgi mērķis ir tikai līdz galam un iemācīties saprast, kas ir rallijs.
No jā, tā kupena, diemžēl, Alūksnē, laikam, tas ir tas, par ko tu runā, jā? Nu, es ne tikai tā teikšu, tā bija varbūt tāda kļūda, kur dzīvē varbūt arī tev kādreiz ir gadīsies. Kādreiz. Tā bija tomēr laikam tāda, nezinu, stenogrammas kļūda, ja tā var izteikties, bet to, ka Kristaps nobrauc kaut vai pirmos ātruma posmus, tiešām arī bija patīkami pārsteigt visu, kas arī sakoja līdz tam. Šis te rallijs, teiksim, priekš Latvijas, un manuprāt, vispār bija ļoti ilga laika, kad notiek 2 dienas rallijas, un tie, kur brauc Latvijas ieskaitē, jā, pirmie 2 posmi ir viņi spiesti brauc šīs 2 dienas kopā ar Eiropas rallija čempionātu, teiksim, dalībniekiem. Saki man, es saprotu, ka Ralfam, protams, ir šī pieredze tomēr jau, pietiekami, viņš ir tāds morāli nobriedz, var pat teikt, bet kā vispār pateikt Zēnis skatās uz šo te, es domāju, nopietno grūto pārbaudījumu, kādi tā viņiem tās izjūtas, tu tā jūti tās vibrācijas? Spriedzīt, kā tur ir? Es gan domāju, ka viņas jaunības deksme un tas viņa jaunības spēks ir pietiekoši, lai visu to trasu veiktu, protams. Cits jautājums, cik viņi, kā mēs sakam, nesadulosies vai nesadrakosies, jā, un cik mēs viņus spēsim noturēt varbūt visā tajā. Tas varbūt ir tāds vēl jautājums zīme paliek, bet īstenībā es domāju, ka viņi ir viennozīmīgi gatavi šādai te iespējai, un neko tur es traku neredzu. Vēl vairāk atceries, Ulu, ka mēs braucām pat sākumā, tad, kad sākām, tad tie bija 2-3 naktis, 2-3 dienas ar dažām naktīm pa vidu, un tie bija pie 1000 kilometriem. Nekāda vaina nebija. Mēs arī bijām jauni un nobraucām. Jā, es gan varētu, es neko neteiktu, lai juniors atkal tagad kaut ko nesāk. Tieši tā, es tieši tāpēc seniori gribēju tev teikt, ka laiks ir nepielūdzams, un mums ir vēl viena nenokārtot darīšana saistībā ar Okarts Autosporta akadēmiju, un starp citu Daināra Damberga viesošanos šeit, bet ne tikai Daināra, bet arī kāda cita viesa. Un tā, līdz jaunās rallijas sezonas sākšanos mēs esam gatavi noslēgt iepriekšējā gada Okarts Autosporta akadēmijas konkursu Ķer zaļos. Un tie, kas nav dzirdējuši, konkursu noteikumi bija sekojoši. Tad bija jānofilmē Okarts Autosporta akadēmijas jaunie censoņi, viņu atbalstītāji vai jebkas cits, kas ir saistīts ar Okarts Autosporta akadēmiju. Tātad zaļš. Ļoti vienkārši. Bija jāievieto nofilmētais klips YouTube un jāatsūta YouTube saite, jeb links uz info@autoakademija.lv. Principā izklausās ļoti vienkārši. Protams. Un visvairāk skatītākā video klipa autors iegūst savā īpašumā planšetdatoru no komandas ģenerāla sponsora LMT, jeb Latvijas mobilā telefona. Un šī konkursa uzvarētājs ir noskaidrots. Mums ir tas gods paziņot, ka tas ir Jānis Ellers. Sagaidām ar aplausiem. Es drīkst pasniegt. Protams. Ok, lai būtu Tas ir Jānis Ellers. Tas ir kurš, starp citu, ir iesūtījis video par Okarts Autosporta akadēmijas komandu Talsu rallijā, jeb čempionu rallijā 2012. gadā. Viņa iesūtītajām video bija 36 720 skatījumi. Jūs iedomājaties, kas ir ļoti apsveicams rezultāts un krietni pārsniedz pārējo iesūtīto video skatījumu skaitu. Jānis ir bijis ļoti aktīvs un iesūtījis video par Madonas ralliju ar 17,617 skatījumiem un rallija Latvijā saistībā ar Okarts Autosporta akadēmiju, kur bija 3273 skatījumi. Esam Jāni uzaicinājuši uz Radio 101 Rūts, lai viņš tiešraidēs paņemtu balvu vispirmām kārtām no Daināra Damberga, ko pasniedz Okarts Autosporta akadēmija, Okart un Latvijas mobilais telefons kopā. Tad Jāni, vēlreiz hip hurā tev. Tā turpina. Tieši tā, pirmkārt jau arī 101. Rūts apsveic tevi, šo fantastisko, teiksim tā, rādītāju, man šķiet, tu man pasaki godīgi, tu vakaros mājā vienkārši klikināji tos video un refrešoji to lapu, vai tik tiešām tie cilvēki bija tādā sajūsmā par to video. Piedod, es pats neesmu redzējis viņu. Nē, tur jau nestrādā tas tā. YouTube nestrādā tas viss tāds skatījums, kad tu pats vari spiest un viss tas skaitās. Vienkārši viss sākās to, kad sākumā sakojam līdz Mārcim ķermam, tad tas konkurss tika izsludināts, tad sākām filmēt visas 3 fiestiņas zaļās, un tad beigās vienkārši saprat, ka jāreklamē, jo tad jau bija vēl kaut kāda video iesūtīta, tiem jau bija jau 3000 skatījumi vai kaut kas tāds. Lai nepazaudētu. Jā, un tad bija jāsāk reklamēties, un tad visur, kur vien kā un varēja, un tur visu. Sociālajos medijos noteikti, draugi atbalstīja, visi atbalstīja. Ko tu ikdienā dari? Tu ikdienā arī kaut ko filmē, vai šis ir vienkārši tā, ka tu mīli ralliju, mīli mašīnas un mīli auto akadēmiju un Okartu? Kā tas īstā ir? Vairāk aizrāvos tagad ar ralliju, tāpēc, kad, ar Mārcis Čenau, ka viņš vinēja akadēmiju, tad vēl vairāk pievērsamies rallijiem, braukājām līdzi, mēs tur tādu komandiņu braukājām līdzi uz rallijiem. Tie trakie fantastiski malā, tur vienmēr redzam zaļie, jā, ok. Tad braukājām visur līdzi. Filmējām, skorējām, montēju kopā. Un tā kā es ar datoriem nodarbojos, tad es vairāk, un tad es to montēšanu tieši sākumā nemācēju, un tad pamazām sāku apgūt. Vai viegli bija ķert tos zaļos?
Bija, jo, sekojam līdzi jau iepriekš, un tagad vienkārši viegli pamanām, vienkārši sanāca jāpiefilmē visas viesnīcas. Ja šogad būs konkurss arī? Arī skaties? Protams. Alūksnē jau bija, jau sākam. Jau laicīgi, Jā, tev, es ceru, plašina dators arī nāks talkā un izmantos godam. Paldies ģenerāla sponsoram Latvijas mobilajām telefonam un paldies Okarts Autosporta akadēmijai. Vēlreiz apsveicam tevi un tā turēt, jā. Es domāju, Danār, kad arī tev, teiksim, tas ir tāds patīkams brīdis, jo mēs redzam, ka Okarts Autosporta akadēmija, ja tā var teikt, dzīvē, jā, Okarts Autosporta akadēmijas dzīvē, jā, ir liels sekotāju pulks. Tieši tā, tas jau ir tas tiešām mūsu lielākais prieks par to, ka mūsu jauniešiem sako līdzi gan viņu pārējie, gan draugi, gan draudzenes, gan arī vecāki un vispārējais. Un arī, ja šo pašu filmiņu ir apskatījušies 37,000, tas jau arī nav maz, nerunājot arī, ka mūsu lapu ļoti apskata. Tas jau ir tas sociālais produkts, kas arī mūs interesē, tā var teikt. Protams, interesē arī mūsu ģenerālsponsori. Jāņu video, man liekas, visi trīs kopā šobrīd kādi 55 tavs ātri aci. Uzmetot kādi 55,000 ir tavs video redzējuši. Paskaitām, ka dažs labs tur ir viens un tas pats cilvēks pilnīgi vienalga. Tas ir ļoti atzīstams cipars. Es uzskatu, malacis. Ko, Danār? Konkurents, teiksim, rallijā Liepāja Ventspils būs, kā mēs runājam, ļoti nopietni, jā. Bet tas ir lielākais prieks. Cit mums, ka tagad izdosies ne tikai savā starpā, bet tā nopietni redzēt. Bet iziet uz ārpus. Mēs novēlām tiešām labas ugunskristības šā gada Okarts Autosporta komandai, Autosporta akadēmijas komandai. Un noteikti mēs tiksimies šajā studijā vēl daudz reiz šogad, tas ir viennozīmīgi. Gan ar Okarts Autosporta akadēmijas braucējiem, gan ar tiem cilvēkiem, kuri šo, es tiešām teikšu, fantastisko projektu Latvijā ir devuši. Un galā, Daina, vairāk kā skaidrs, ka Okarts Autosporta akadēmija, kā tu man daudzreiz teici, ir projekts ilgtermiņā, un mēs noteikti šogad redzēsim arī jaunas, svaigas asins, tātad jaunos censoņus, jauno konkursu. Vērsim pasauli vaļā jaunajiem. Tieši tā, Daina. Super. Pie tās nocerī. Beidzam. Paldies. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Radio 101. Vess Motors, Toyota un Otstas.lv piedāvā 101. Jums vajag uztaisīt vēl vienu džinglu, kur ir, kad nelēc automašīna. Tas zini, ka tā kā beigās. Egon, ir tas vecais teiciens, zivtiņ ļēc, vardīt ļēc, saulīt ļēc, mašīna neļēc. Ko mēs šīs nedēļas beigās, kas būs? Šonedēļ no nedēļas nogalē leks, kā vēl leks, tici man leks. Pirmām kārtām leks Hals Winter Rally Utenā, Lietuvā. Tur būs, ko redzēt. Es esmu dzirdējis to, ka viens no lietuviešiem, kas pavisam iespējams ir braucis Dakāras rallijā, un pavisam iespējams viņš ir iegādājies Solberga kādreizējo VRC Subaru. Un piedalīsies šajās sacensībās. Pavisam iespējams kāds no līderiem Eiropas, teiksim tā, ralliju virtuvē, jeb scēnā arī piedalīsies šajā rallijā. Tieši tā. Un vēl es zinu, ka arī pavisam noteikti, ka arī Latvijas tātad pārstāvji, ekipāžu no Latvijas brauk šajā rallijā. Visu cieņu Jānim Feldmanim ar Andriju Jesi, Martņiem Svilim, ar Ivo Pūķi, protams, Gintam Brenzam ar Tomu Freibergu. Un, ja nešaubos, tad es vēl kādu ekipāžu tur manī, piedodiet, ja nenosaukšu, bet brauksim, sekosim līdzi, turēsim mīkšķus, būsim klāt pie uzvarām vai pie zaudējumiem, lai kas tur arī notiktu, mēs būsim ar jums. Ok, bet ja gadījumā negribās braukt, skatīties, bet gribās vienkārši pašiem pabraukāties, tad šajās brīvdienās ir iespējas. Vienkārši ziemas mači pēc izvēles. Ar tēta mašīnu vai māmas mašīnu, ar kaimiņu mašīnu vai golfiņu, kur tikai viens īpašnieks un vecmāmiņa. Paņem taksistam. Viļķieniekos ir supersprinta pirmais posms. Jā, tad šajā tiešām foršajā trasē. Mēs paši braucam redzējām ļoti labi. 333 trasē robežos ir ziemas kausa posmi gan sestdien, gan svētdien. Bet Tukumā 4 ratu
ratu www.4ratu.lv trasē. Kuldīgas tehniskā sporta veida Ziemas sporta veidu kluba Ziemas kausa trešais posms. Tieši tā. 4 rasti Tukumā ir ļoti labi pārredzami. Tāds amfiteātris. Jā, tās rases jau pagājuši gadu pierādīs. Gan skatīties interesanti, gan arī liekas, ka trasi ir tiešām baiglabā. Tā kā visiem ir, kur pašiem tā kārtīgi izvingrāties. Paga. Jā, bet ja gribas tikai skatīties. Jā, tieši tā. Aizbraucām uz Branguļiem. Tur ne tikai Branguļa alus ir. Bet tā pārmērīga ir kaitīga. Varbūt ir kaitīga. Un tikai. Branguļos notiks, protams, ka notiks folkreis un autokros, ir ziemas folkreis un ziemas autokros. Dod piparā, tā iet vaļā. Tur ir ko redzēt. Un viennozīmīgi briestam, tad es domāju lielākajām notikumām šogad Latvijā Eiropas rallija čempionātu 2. posmam, rallijam Liepāja-Ventspils. Cik tad ir palicis vēl tikai pusotra nedēļa? Kas tas ir? Nekas tas nav vispār, jā. Informāciju mēs meklējam visu www.autorallija.lv, arī Greks, ap citu, arī Grek, jā. Rēķinām, kur braukt, skatāmies, viss tā tālāk Un tieši tā, ja jūs negribat braukt sacensībās paši un izkustināt savus rokas, bet vienkārši apgūt drošas braukšanas kaut kādas iemaņas, nostiprināt to, ko jūs zināt, vai iemācīties kaut ko jaunu, ir vēl viena lieta, ko jūs varat darīt jau šo piekdienu, nemaz negaidot sestdienu, un tas ir Biķernieka sporta kompleksajā bāzē, ja Biķernieka kompleksajā sporta bāzē. Man vienmēr tas jūt. BKSB. Jebkurā gadījumā. Biķerniekos. Ziemas treniņi 25. janvārī šo piekdienu. No 7:00 vakarā līdz 9:00 vakarā pa tumsiņu, bet apgaismotā trasē pilnībā tiek organizēti treniņi un pirmā iebraukšana trasē līdz 19:00. Tas nozīmē, līdz 17:00 jums jābūt klāt. Otrā iebraukšana būs līdz 8:00. Automašīnas riepas, starp citu, var būt ar lielas radzēm. Šito novērtēs ļoti daudz cilvēku. Savukārt treniņu dalības maksa ir tikai 9,92 lats stundā, tātad 9, nepilni 10 lats stundā. Braucējiem un blaksēdēm ķiveres, protams, ir obligāts, bet tas ir pats par sevi saprotams drošība pirmajā vietā. Braucam varam ar standarta automobīļiem braukt, kas ir ļoti pozitīvi. Tad izmantojam šo iespēju un ķiveres, starp citu, varēs arī uz vietas iznomāt. Lielā trase vai mazā? Vai tur tā trase ir viņi ir apvienota. Tieši tā, bet visa informācija ir pieejama www.bksb.lv. Kurā gadījumā es saprotu, ka jums būs iespēja vienkārši izbraukt ar alkoholu. Man šī nedēļas nogala būs ļoti saspringta gan man, gan senioram. Katrs brauksim uz savu, man šķiet, ne tikai republikas, bet ārpus republikas galu. Katrā gadījumā, mīļie, tiekamies nākamā trešdien 6:30 vakarā šeit Radio 101 studijā. Un mēs atkal rūksim. Lai jums labi rūks. Čau!